Ikdienā, kas piepildīta ar darbiem, cilvēkam ir nepieciešama telpa un laiks sev. Vieta izzināt pasauli un brīdis apstāties. Čau! Plānojās jauns piedzīvojums. Piedalīsies? Protams! Sākumā jāpārģērbjās, jāskrāmē soma, jāatvarās no mājām un jādodās piedzīvojumā. Biedrība piedzīvojuma gars izaicina jauniešus atkāpties no savas ierastās vidas un komforta zonas, dodoties piedzīvojumā dabā, kopā ar vēl citiem jauniešiem, kas visticamāk meklē atbildes uz līdzīgiem jautājumiem, kā tu pats. Apkārtējā vide, kas konstanti mainās, kļūst par izaugsmes treneru instrumentu, bet jauniešiem par dzīves skolas klasi, kurā kopā tiek izzinātas vērtīgas mācības par komandas darbu, saviem individuālajiem limitiem, spēju dalīties, pielāgoties, atbalstīt vienam otru un nebaidīties būt sev pašam. Vienam miers, klusums un daba visapkārt ir terapija, bet citam liels izaicinājums. Būt ārpus savas ierastās vides, komforta zonas, bez ierastajiem palīgrīkiem, piespiež jaunieti padomāt, improvizēt un rast radošs risinājums dažādās situācijās. Viens no izaicinājumiem, dodoties piedzīvojumā dabā, ir pagatavot siltu, gardu maltīti uz dzīvās uguns. Tātad, jāprot iekārtot ugunskura vieta gan zupas vārīšanai, gan nomedītās zivs cepšanai, gan kāda slapja krekla vai kurpes pažāvēšanai. Protams, ka katrs pats arī parūpējās par savas naktsmītnes būvēšanu, telti, šūpuļtīklu, vai varbūt vienkārši nojumi, kur patvērties no lietus un tumšās nakts meža vidū. Pēc pārdzīvotā un piedzīvotā saguruši, labi paēduši, jaunieši sēž un sildās pie ugunskura un dalās ar savā dienā gūtajām emocijām. Visbiežāk tieši vakara refleksijas laikā atklājas spilgtākās atziņas par dienā pārdzīvoto un to, kā ar vienotu komandas darbu kopā var pārvarēt jebkuru izaicinājumu. Taču svarīgi ir atrast laiku arī sev, iedziļināties savās domās un sapņos, vienkārši pavērot apkārtni, kā arī iedvesmoties no dabas skaistuma un tajā mītošās dzīvības. Izaicinājuma beigās jaunie piedzīvojumu meklētāji apzinās to, ka ir spējīgi uz vairāk nekā jebkad bija iedomājušies, uzzinājuši par kopu darba spēku, sevis izzināšanas nebeidzamo procesu un neierobežoto potenciālu, kas slēpjas katrā no mums.